Es aicinu arī priekšā nākamo konferences runātāju. Tā ir Līga Pranča. Lūdzu, Līga. Šajā vietā, kur ir iezīmēts, tas ir domāts speciāli, lai var redzēt gan jūs, gan arī prezentāciju, gan zālē esošie, gan arī ekrānā tie, kas piedalās caur ekrānu. Līgas prezentācijas tēma ir atbalsta sistēmas veidošana bērnu slimnīcā no projekta līdz reālam atbalstam ģimenē, bet savā ziņā man liekas, ka tēma turpina iepriekš iesākto, jo smaga saslimšana vai saslimšana ar nezināmu iznākumu vai ilgstoša neskaidrība periods arī kaut kur droši vien līdzīgs ir tajā noskaņā. Un tāpēc ļoti svarīgi, protams, ir vecākiem saņemt atbalstu arī gan atrodoties vai sadarbojoties ar slimnīcas personālu, gan arī pēc tam. Un šis projekts, ko Līga vada un strādājot arī bērnu slimnīcā, ir orientēts tieši uz to, lai šādu atbalstu sistēmu radītu. Tas ir būtisks resurss. Un jāsaka, arī uzreiz auditorijai gribu teikt, ka varētu teikt tā Līgas kaut kur uzstāšanās beigās, es arī palaidīšu slaido jautājumu par to, kas jūsuprāt ir nozīmīgākais no atbalstiem, kas nepieciešams. Vienkārši, lai pamērītu, tur nav pareizes, nepareizes atbildes, bet pamērīt jūsu zināšanas par ģimenēm, jūsu viedokli, un tad varbūt arī aicināšu Līgu noreflektēt uz tām atbildēm. Tā kā QR kods, es ceru, ka jums ir pieejams, un esiet vienkārši gatavībā pareflektēt. Lūdzu, un es pabrīdināšu minūtes 5, varbūt 3 pirms. Lūdzu. Jā. Labdien jums visiem kopā. Liels paldies par uzaicinājumu un iespēju būt šeit kopā ar jums. Jūtos mazliet īpaši šodien, jo es neesmu sociālais darbinieks, tā kā vairums no jums, bet ar katru runātāju es sajūtos ar vien labāk, jo ar katru gandrīz es saredzēju kādu līdzību. Pirmais jau man ļoti patika, un kā tu teici, ka jūs esat labi cilvēki. To es varu apliecināt visās savā sadarbības laikā ar jums. Man vienmēr ir prieks ar jums strādāt, un patiesi šī ir ļoti īpaša profesija, un jūs esat ļoti īpaši cilvēki īstajā vietā. Jā, paldies par šo iespēju dalīties ar mūsu projektu komandas gūto pieredzi, dalīties ar ģimeņu vajadzībām un arī varbūt ar kādiem secinājumiem, cik tālu mēs šobrīd esam jau pieredzējuši. Protams, es pieļauju, ka daudzi no jums bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā nav bijuši ļoti ilgu laiku. Kāds varbūt kādu laiku nav bijis, un kāds varbūt nemaz nav bijis vajadzība būt. Bet man ļoti gribās palepoties ar mūsu mīļo bērnu slimnīcu, kāda tā ir šodien, jo tā ir ļoti liela atšķirība, kāda tā bija pirms dažiem gadiem vai vēl jau vairāk pirms daudziem gadiem. Jo bērnu slimnīca ļoti drosmīgi uzņemās, dara ikdienu, attīsta projektus, lai tā izskatītos un būtu tāda, kāda jūs redzat. Tas tikai pavisam mazs ieskats, kāda slimnīca šobrīd izskatās gan ārēji, gan iekšēji, gan savā profesionalitātē, jo slimnīca aug ikdienu, lai piedāvātu mūsu mazajiem pacientiem labāko pieredzi, labākās iespējas, kādas vien ir iespējams mūsu valstī. Bet jāsaka, ka bērnu slimnīca ir vienīgā specializētā daudzprofilu ārstniecības iestāde mūsu valstī, un tas nes līdz arī šo atbildību un šo faktu, ka tas ir neizbēgami, ka mūsu slimnīcā ikdienu tiek uzstādīts smagākās diagnozes bērniņiem. Šeit nonāk bērni pēc smagām autoavārijām, pēc dažādiem negadījumiem, ar hronisku slimību saslimšanām. Un, lai arī mūsu ārstniecība ir augstākajā līmenī, dažkārt ar to vien nepietiek. Ir ļoti nepieciešams vēl vairāk, vēl papildus atbalsts, lai stiprinātu gan bērnu, gan ģimeni, lai atjaunotu šīs ģimenes spējas funkcionēt. Jā, tad par šo atbalstu es arī stāstīšu, kas ir aizsācies 2019. gadā ar iniciatīvu sadarbībā ar Labklājības ministriju, un šobrīd tas ir Eiropas sociālā fonda plus projekts. Un stāstīšu par jums to vairāk. Tad kāds tad ir mērķis? Mārtiņš jau pareizi arī ieskicēja šo ideju, ka šī projekta mērķis, atšķirībā no daudziem citiem projektiem, nav piedāvāt vienkārši atbalsta pakalpojumus. Bet mums ir uzticēts ļoti liels un atbildīgs uzdevums izveidot funkcionējuši
atbalsta sistēmu, mehānismu gan bērnam, gan bērna ģimenes locekļiem psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanā. Brīdī, kad ir uzstādīta smaga diagnoze, vai, kā es minēju, ir noticis kāds cits smags negadījums, kad ir nepieciešams atgriezt ģimenē funkcionēšanas spējas. Tāpat arī mērķis ir izstrādāt mehānismu ar domu, kā visoptimālāk sniegt šādu atbalstu, piemērojot to individuālām ģimenes vajadzībām, bet tāpat laikā saglabāt vienotu pieeju, vienotu sistēmu. Jā. Šobrīd šis ir pilotprojekts, bet jau šajā fāzē mēs varam teikt, gan runājot ar ģimenēm, gan ar ārstniecības personām, gan arī mūsu lielisko komandu, mēs visi viennozīmīgi jau varam šobrīd pateikt, ka šis pakalpojums ir ārkārtīgi nepieciešams. Mēs darām visu, lai tas kļūtu varbūt vienā dienā par valsts apmaksātu pakalpojumu, jo ir grūti iedomāties, atkāpties daudz gadus atpakaļ, kad šī atbalsta nebija. Jo parunājot ar jebkuriem vecākiem, ar jebkuru ģimeni, kas ir gājuši šo pieredzi, piedzīvojuši šādu pieredzi gadus atpakaļ, kad nebija tādas iespējas, tad ir milzīga atšķirība šobrīd, par ko ir liela pateicība, ka mēs varam šo īstenot un darīt. Precizējot, kas ir mūsu mērķa grupa? Protams, ka tie ir tikai un vienīgi bērni, līdz 18 gadiem neieskaitot. Šobrīd mums nav iespēja paplašināt šo mērķa grupu. Kaut arī bērnu slimnīcā nonāk ļoti ar smagām diagnozēm arī virs 18 gadiem, tie ir īpaši gadījumi, kad viņi tiek turpināti ārstēt, bet šobrīd ir tā. Un, kā jau minēju, arī mērķa grupā iekļaujās arī ģimenes locekļi, visi, kas ir bērna mājsaimniecībā. Un atbalsts ir gan akūtajā ārstniecības fāzē, gan arī vēlāk bērnam atgriežoties dzīvesvietā, par ko mēs soli pa solim arī izrunāsim. Protams, projekta apstiprinātā metodika paredz arī mazliet plašāku skaidrojumu, kurus bērnus mēs drīkstam iekļaut. Kas ir svarīgi? Mēs drīkstam iekļaut bērniņus jau arī diagnozes uzstādīšanas laikā, jo dažkārt ārstniecībā ir sarežģītāk nekā gribētos, un diagnozes tiek uzstādīta pat gadiem ilgi, kad nevar nonākt pie slēdziena. Un šis posms arī ir ļoti smags, ģimene iziet ļoti grūtam laikam cauri. Tad, protams, tās viss ir esoša potenciāla invaliditāte, funkcionālie traucējumi vai kāds draudz dzīvībai. Jā, un tie bērni, kas apmeklē, ir nokļuvuši stacionārā vai vēršās pie mums ambulatori. Un izņēmuma gadījums ir vienīgi nevaram sniegt atbalstu, ja tajā brīdī, kad bērns ir vienojies par paliatīvās aprūpes saņemšanu tieši biedrības pakalpojumā. Mazliet atgriežoties soli atpakaļ uz pirmsākumiem, kāpēc vispār tātad šis psihosociālais atbalsts ir vajadzīgs. Kā jau minēja, iniciatori bija Labklājības ministrija, kas saredzēja, ka slimnīcā jau ir šie atbalsta iedīgļi. Tātad minimālā apjomā slimnīca jau bija pati uzsākus, bet kā jau vienmēr ir nepietiekoši resursi, lai to attīstītu. Tad ministrija nāca ar šādu iniciatīvu un saredzēja iespēju uzticēt bērnu slimnīcai to īstenot un attīstīt un paplašināt šo atbalstu. Diemžēl jāsaka arī par pamatu šim atbalstam ir skaitļi, kas liecina, ka ar katru gadu, diemžēl, piešķirto invaliditāšu skaits bērniem aug. Un, protams, arī jāakcentē, ka gan Latvijā, gan pasaules mērogā bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes ir mazāk aizsargātā grupa, par kuriem ir arī jādomā. Un aptaujājot ģimenes, kas ir jau pieredzējuši līdzīgu pieredzi, viņi norāda, ka esošais atbalsts valstī nav atbilstošā kvalitātē, tas nav uz individuālām vajadzībām vērsts, kā arī ģimenes akcentē, ka viņi visvairāk novērtē atbalstu tieši krīzes intervences sniegšanu diagnozes uzstādīšanas laikā. Tad, kad ir šis pirmais šoks, šī milzīgā neziņa, kad, kā vecāki saka, pazūd zeme zem kājām. Tad tik ļoti ir vajadzīgs, lai kāds ir blakus, lai nostabilizē šo situāciju, lai iedod ceļakarti, lai pastāsta, kā viņiem dzīvot tālāk.
Jā, tāpat arī, jā, protams, tas ir loģiski, kā arī iepriekšējais runātājs minēja, arī mūsu atbalsts ir bez maksas. Mūsu atbalstu var saņemt programmā iekļaut tikai un vienīgi bērnu slimnīcas ārstējušais ārsts. Un arī tātad šo piešķirto atbalsta apjomu nosaka individuāli, izvērtējot katras ģimenes konkrētās vajadzības. Un tad varbūt nedaudz mums bieži jautā, kāda tad izskatās tā mūsu ģimene, iezīmējiet, kāds tas ir ģimenes portrets. Ja, šeit man vienmēr gribās pieminēt tādu aspektu, ka lūdzu arī ārstiem es to atgādinu, arī ģimenēm, neasociējot mūsu atbalsta pakalpojumu ar jebkādu ģimenes nelabvēlīgumu. Tam šajā gadījumā nav nekāda sakara. Bērns var saslimt jebkurai ģimenei, un to mēs arī ikdienā redzam. Ar to var saskarties jebkurš. Jebkuram var notikt negadījums, un tam nekāds sakars nav ar kaut kā ģimenes nelabvēlīgumu. Slimnīcā ir ļoti skaidri nošķirt šī palīdzība, sociālā palīdzība, kāda bija. Sociālos gadījumos tā turpina funkcionēt, bet viņi pilnībā nošķirta no šī atbalsta bērniem ar smagām saslimšanām. Protams, tas algoritms arī mūsu sociālajiem darbiniekiem strādā. Ja darbinieks saskata kādus sociālos riskus, tad, protams, iedarbojās klasiskais sociālā darba algoritms, un tur tiek visi ziņots likumiskā kārtā. Tas netiek atcelts, bet tātad tā mūsu ģimene visbiežāk ir tāda, kas ir tikko piedzīvojusi kādu smagu situāciju, ir saskārusies ar bērnu saslimšanu. Bieži šīs ģimenes dažkārt ir nepilnas, kā jau tas mēdz būt, viņiem ir nepietiekoši tāds ģimenes kopības sajūta, atbalsts, un tāpēc ir vajadzīgs kāds resurss. Ir papildus slodze šai ģimenei aprūpes dēļ, kas ir nākus klāt. Ir kādi ierobežoti pakalpojumi, un tāpēc ir nepieciešama sadarbība arī ar sociālo dienestu. Ir arī svarīgs šis skaidrojušais un izglītojušais darbs, protams, šai ģimenei. Kā jau es teicu, arī šī tādas ceļa norādes, ceļa kartes, un jā, kā man kolēģi bieži saka, kad mums dažkārt pārmet, ka mēs par daudz varbūt daram, bet man liekas, šajā darbā nav iespējams par daudz izdarīt. Un tiešām dažkārt pat vecāks ir tādā stāvoklī, ka darbinieki pat viņu vietā daudz ko izlem darīt, lai tikai palīdzētu un situācija un stāvoklis uzlabotos ģimenei. Jā, un, protams, pamatā ir vajadzība pēc šāda atbalsta gan akūtā situācijā, gan arī pēctasīs vēlāk. Tad par pašiem pakalpojumiem. Kā izskatās pakalpojumu grozs bērnu slimnīcā? Sociālajiem darbiniekam šī projekta ietvaros ir ļoti liela loma. Sociālais darbinieks ir, es varbūt tās paiešu mazliet uz priekšu, un tad pakāpšos. Sociālais darbinieks ir gadījuma vadītājs visā šajā atbalstā. Jāsaka, es gan arī kolēģiem to saku, ka mūsu sociālais darbinieks ir kādā brīdī arī valsts līmeņa gadījuma vadītājs, jo tas ir cilvēks, kas pirmais tiekās ar ģimeni, izzina ģimenes vajadzības, sastāda šo atbalsta plānu, piesaista nepieciešamos speciālistus, resursus, meklē, domā, kā palīdzēt. Jā. Tāpat arī sadarbības noslēgumā vienmēr sociālais darbinieks sastāda rekomendācijas. Es iešu atpakaļ. Sastāda rekomendācijas, kas ģimenei būtu vajadzīgs pēc šī pirmā palīdzības posma slimnīcā. Rekomendācijām tās parasti ir ievietotas pacientu portālā. Šobrīd mums viss ir pakārtots šim atbalstam, lai ģimenei ir ērti, uzreiz pirmajā atvērumā visu var atrast. Ja ir apjukums stāvoklis, lai ģimenei vēl par kaut ko lieku nav jādomā. Tāpat, protams, vienmēr ir uzturošais kontakts ar sociālo darbinieku, vienmēr var vērsties atkārtot, ja kaut kas nav dzirdēts, nav saprasts. Bet brīdī, kad noslēdzās pirmais posms slimnīcā, ģimene dodās tālāk uz mājām, un tad viņiem tiek sagatavotas rekomendācijas. Ir brīva izvēle, ko darīt ar šīm rekomendācijām. Vai iet par saviem līdzekļiem, meklēt atbalstu, vai tomēr vērsties sociālā dienestā. Jā. Tad ir otrs... Tad ir ļoti ātri jāiet. Jā. Tad otra lielākā grupa, protams, ir psiholoģiskais atbalsts, kas ir ārkārtīgi pieprasīts, uz ko mums ir jau arī milzīgas rindas. Un paralēli ir
garīgais atbalsts, kapelāni, nodrošinam arī ārpakalpojumus, auklītes un pepmammas, kas ir mazākajiem bērniņiem līdz 3 gadu vecumam. Auklītes ir ļoti izmantotas, man liekas, 2 vai 3 reizes pārsniedz sākotnēji plānoto. Un arī pediatrijas spēles speciālists, kas strādā ar bērniņiem, lai pārstrādātu kaut kādu vai sagatavotu manipulācijām medicīniskām, lai noņemtu satraukumu nevajadzīgu un tā. Medicīnas ārstniecības iestādē ļoti iederīga persona, kas bērnam draudzīgā veidā ar viņu strādā un it kā caur spēli, bet sagatavo ļoti nopietnām lietām. Jā, varbūt mēģināšu tās teikties uz priekšu, lai nepārsniegtu laiku par psiholoģisku atbalstu. Līdz projekta sākumam bija pieejams psiholoģisks atbalsts ļoti ierobežotā daudzumā, tikai stacionārā. Tagad mums ir iespēja ar ambulatori to sniegt, un arī vienmēr domājam par tādu pēctecību. Ja cilvēks vai ģimene stacionārā ir uzsācis saņemt palīdzību, iespēju robežos mēs viņu arī mēģinam nobeigt šo kursu. Nu, ja ir iespēja atbraukt vai attālināt strādāt, tur ir jāskatās no dažādas nianses. Bērniem ir arī atsevišķos gadījumos smilšu spēles terapija, uz ko mums atkal ir ļoti liela noslodze un rindas, diemžēl, jau izveidojušās. Krīzes intervences paši par sevi veicam. Un, jā, noteikti, par ko man gribās palepoties, ir atbalsta grupas, kas šī projekta ietvaros mums ir ļoti jaudīgi aizgājuši, ļoti pieprasītas. Veidojam gan vecākiem, gan arī pusauģiem šobrīd. Mums ir ar hroniskām sāpēm grupa. Onkoloģijā, protams, ir, un arī ir uzsākts reģionālās atbalsta grupas, un reģionālām atbalsta grupām ir vairāk tā doma uz sadarbību ar pašvaldībām, lai iedzīvinātu šo sadarbību un arī iedotu impulsu pašām ģimenēm satikties, savest kopā šīs ģimenes, šos bērnus, lai viņi viens otru ieraug, un vienmēr mums ir, ka viņi arī satiekās, viņi izveido savu kopienu, un mēs savu darbu esam izdarījuši, impulsu iedavuši, un tālāk tad var pašvaldība iesaistīties. Šeit varbūt tās uzskatām var redzēt šo procesu schematiski. Tātad pirmais posms ir stacionāra posms vai ambulatori. Nākamais, kad saņem pakalpojumu. Pēc pakalpojuma saņemšanas slimnīcā mēs esam sagatavojuši rekomendācijas, ko tikai un vienīgi ģimenes atļauj nosūtam uz pašvaldības sociālo dienestu. Pēc tam vēlāk redzēsim, jā, cik ir sadarbības pašvaldības, bet paralēli, lai stiprinātu šo sadarbību un gatavību pārņemt šos klientus pašvaldībā, mēs veicam regulāras apmācības. Liels paldies, ka jūs regulāri apmeklējat, ļoti intensīvi un esat cītīgi skolnieki šajā ziņā. Jā, nododam klientu pašvaldībai pēc stacionāra posma un sekojam līdz rekomendāciju izpildē. Protams, ar visu šo mēs arī ceram uzlabot kopējo valsts atbalsta sistēmu. Sadarbības nozīme, protams, ir ļoti būtiska. Tas ir viens no stūrakmeņiem šī projekta ietvaros. Galvenie partneri ir pašvaldības sociālie dienesti, kur noteikti daudz no jums arī strādā, bet arī nevalstiskās organizācijas arī aktīvi cenšamies iesaistīt, jo tie ir eksperti jomas un viņi ļoti labi pārzina vajadzības. Jā. Mums arī ir īstenota labākā starptautiskā praksa, un bērnu slimnīcā ir arī vecāku padomu, ar ko mēs arī aktīvi komunicējam un uzklausam un sadarbojamies. Protams, arī ir iekšējā komunikācija, strādājam ar ārstiem, un šī projekta ietvaros ir ļoti daudz arī gājis uz priekšu, kad izvērtējam ģimeņu kaut kādas situācijas un domājam, kā labāk palīdzēt. Šeit jūs redzat kartogrāfiski, zaļās zonas ir visas, ar ko mēs aktīvi sadarbojamies, ir sadarbības līgumi. Un tad sarkanie vēl ir ceļā pie mums. Man ļoti patika sākotnēji, kā ministra kungs minēja, ka viņš ļoti ciena politiķus, kas brauc klātienē. Mums noteikti būtu par ko parunāt ar viņu, jo es arī esmu tas cilvēks, ka man liekas vērtīgākā saruna ir klātienē. Un mēs tā ir mūsu ikmēneša tradīcija, ka mēs braucam pie partneriem, un šīs sarunas nav aizstājums ne ar ko. Es esmu ārkārtīgi iedvesmot pēc šīm sarunām, un es 95% gadījumos izēju no šiem sociālajiem dienestiem, un es ticu, ka mums viss kopā izdosies. Šeit nedaudz skaitļi, tātad šobrīd gan laika ziņā, gan skaitliskā ziņā mēs esam pusē, mazliet pāri pusē.
Uz šo brīdi ir apkalpoti jau 2380 bērni, paralēli šiem bērniem 2931 ģimenes locekļi, bet atskaites punkts, protams, ir bērnu skaits. Kopā mums ir jāsasniedz līdz 27. gada beigām 4550 bērniņi. Daudz darba ir ļoti daudz, bet pieprasījums arī mums ir. Jā, es nezinu, vai man ir laiks vēl. Ja drīkst, Rusku, varbūt auditorija varētu šobrīd paņemt un pieslēgties. Jums būs mazliet laiks, bet es paralēli, kamēr jūs stāstīsiet, tas saskan ar šiem pēdējiem 2 slaidiem par labo praksu un īpaši izaicinājumiem, jo auditorija varētu nobalsot, kuri atbalsta pakalpojumi ģimenēm pēc izrakstīšanās no slimnīcas visbiežāk pietrūks. Tas, man liekas, ir arī tas, ko jūs gribat nākamajā slaidā pēc iesūtītās prezentācijas spriežot, vai tas ir psiholoģisks atbalsts, sociāla darbinieku konsultācijas, praktisks palīdzība mājās, rehabilitācija bērnam, atbalsts vai cits. Bet tā doma ir tāda, tas, kas notiek pašvaldībās jau pēc slimnīcas. Tā kā varbūt arī jums būs par to kaut kas varēsim tad salīdzināt, jo visdrīzāk ir gan labākā, jūs rakstat labā praksi, gan arī tā kā varbūt kopīgi varam paralēli palaist šos abas lietas un tad salīdzināt. Jā, es drīkst turpināt, teikt, jā? Jums ir burtiski 2 minūtes, jā. Jā, tātad par sadarbību, protams, labā puse ir, ka mēs esam novērojuši partneri ir atsaucīgi, tas ir lieliski. Ir tāpat arī daži ir proaktīvi, kas paši sazinās gan ar klientu, gan kaut kā izrāda kaut kādu iniciatīvu, kā mēs vēl labāk varam palīdzēt ģimenēm. Gan jūs, gan mēs ļoti cenšamies motivēt klientus, mazināt šo stigmu, jo stigma, man liekas, ir lielākais traucēklis šī atbalsta sniegšanā, jo vēl joprojām ģimenes ļoti baidās, ļoti distancējās no sociālā dienesta. Bet, slimnīcā mums ir liels progress ar šo stigmu, uzticās daudz vairāk, bet, ārpusēs sociālajā dienestā, diemžēl, dažkārt neaiziet arī tie, kam būtu ļoti vajadzīgs arī. Strādājam apusēji, bet, jā. Aicinu arī tos, kas ir kas skatās mūs tiešsaistē pieslēgties slaido ar zem taga, jeb tās vārdu konferenci un nobalsot, lai mēs tomēr drusku iegūstam atgriezienisko saikni no jums. Bet varbūt pa izaicinājumiem pastāstiet, un tad es parādīšu rezultātus arī. Par izaicinājumiem, protams, kā jau es minēju, stigma ir tas mūsu lielais nedraugs, ar ko mēs strādājam. Tad otrs, protams, šajā visā atbalstā ir šī finansiālā nevienlīdzība pašvaldību vidū. Jo, jā, to mēs ļoti izjūtam, kā būs, ja klients aizies, piemēram, uz Mārupi, un kas būs, ja aizies uz kādu attālu reģionu. Jā, dažkārt arī gribētos akcentēt, varbūt vairāk domāt par prevenciju, jo ļoti daudz, kur pašvaldībās šobrīd sociālajos dienestos ir šī invaliditāte uzsvērta. Tātad pakalpojums ir vairāk piešķirts tikai tad, ja ir invaliditāte. Es zinu, ka Talsi ir ļoti labs piemērs šajā ziņā, ka viņiem ir arī ļoti labi nosakti pakalpojumi, arī, teiksim, bez invaliditātes, vienkārši funkcionāliem traucējumiem. Jā. Tas mums ir tāds, par ko visiem kopā domāt. Par pakalpojumu trūkumiem, protams. Pirmajā vietā, man liekas, vienmēr ir šis psiholoģiskais atbalsts, kas visbiežāk arī ir pieprasīts. Daudz, kur mēs dzirdam, ka nav aizpildīts vakances, ka ir ļoti grūti piesaistīt vai noturēt psihologu, atalgojumu jautājums. Tad arī ir šīs smagās tēmas, arī ar ko daudz izvairās strādāt. Rindas, protams, arī ir gan pie jums, gan pie mums, kas arī ir tāds izaicinājums. Jā, par attieksmi, varbūt, jā. Varbūt mēs varam palaist, uzliec lūdzu slaido, lai mēs redzam rezultātus, vienkārši tabulāciju, jā. Varbūt redzēt psiholoģiski arī auditoriju, vairāk vai mazāk, cik mēs tur tie balsotāji bija, uzliec lūdzu pa visu ekrānu. Rāda par psiholoģisko atbalstu, ka tas ir viens no tiem, kas trūkst, pēc tam seko praktiski palīdzību un rehabilitāciju bērnam. Tas droši vien arī ir tāds ļoti, saistīts tieši ar bērna atbalstu. Bet psiholoģiskais atbalsts patiešām ir novērtēts kā viens no tiem lietām, kas būtu jāuzlabo vecākiem. Jā. Vai tas saskana jūsu arī vērtējumiem? Es teiktu tā, liels paldies. Mums ir apjomīga informācija. Tiešām ir svarīgi, lai šis arī turpinās.
Un ir svarīgi arī, lai pašvaldības rada risinājumus tam turpinājumam. Tā kā liels paldies par šo prezentāciju un tiešām apjomīgs darbs, ko jūs darat, lai izdotos to par sistēmu uztaisīt.